Arī zaudējums Slovākijai sīvā cīņā. Kāds tavs komentārs par šo spēli? Jā, pirmās 3 minūtes, teiksim, pusspēle. Rādījām visai labu hokeju. Un tad sāks spēks izzust un redzējām, ka sākām 2 cīņas zaudēt. Ļoti slikti bijām iemetienos, kas uzreiz atdeva visu iniciatīvu. Mums nebija labs rādītājs iemetienos. Un tas uzreiz vienmēr Slovākiem deva iespēju uzbrukt un mest. Bet, kā es puišiem teicu, paldies par raksturu. Lai kā tā spēle ir, mēs cīnījāmies līdz beigām, izvilkām neizšķirt. Jā, bija iespēja mums overtime arī iemest. Neiemetam mēs, iemetam mums, bet kopumā puiši pacīnījās un šī brīdī rādīja to, ko viņi var. Kāds kopumā rezumējums par šo turnīru un 2 spēlēm? Jā, kā mēs redzējām, kustība ir jāpieliek mazas detaļas. Tās mazās niansās izšķirt spēli. Bet, kā es teicu, vakar labi nospēlējām aizsardzībā. Mums ļoti labi nospēlēja vārdsargi. Šodien Ivars mums visu laiku turēja spēlē. Bija fāzes, kad tikai pateicoties Ivaram mēs joprojām bija neizšķirts rezultāts.